2015. gads Latvijā ir pasludināts par Raņa un Aspazejas gadu. Šogad aprit 150 gadi, kopš dzimuša laika un dzīves biedri, pasaules mēroga literāti un sabiedriskie darbinieki Rainis un Aspazeja. Godinot mūsu dižgarus, 11. septembrī Raņa dzimšanas dienā galerijas centrs Stiklotā pasāža bija kļuvusi par dzejas pastu. Pateicoties kultūras ministrijas atbalstam un muzejiem, mums ir iespēja šodien šeit atzīmēt šo dzimšanas dienu. Un šajā dienā ir izlaist īpašas pastmarkas, kas ir veltītas Rainim un Aspazejai. Un pastam ir šī sūtība, mums ir jāatzīmē un jāatgādina gan pašiem sev, gan arī citiem par mums būtiskiem notikumiem, būtiskiem cilvēkiem un par tām lietām, kas varbūt ikdienā mums mēdz aizmirsties. Raņa un Aspazejas 150 gadiem Latvijas pasts nevarēja paiet garām un ir tapusi šī brīnišķīgā pastmarka vai pastmarku bloks, kuram šodien notiek pirmās dienas zīmogošana. Šeit gan jūs varat redzēt, ka ir ļoti liels pasākums, jo kopā ar pirmās dienas zīmogošanu ir apskatām arī izstāde par Rainu un Aspazeju. Tāpat arī ir iespējams nosūtīt pastkarte ar kaligrāfa īpaši rakstītu vēstījumu, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti un varētu būt kā brīnišķīga dāvana kādam, kas šo pastkarti saņems. Runājot par pastmarkām, tad šīs Raņa un Aspazejas 150 gadē veltītās pastmarkas ir izdotas 30,000 eksemplāros, kas, manuprāt, ir salīdzinoši maza tirāža, un tas liecina par to, ka visdrīzākajā laikā šīs pastmarkas kļūs jau par filatēlistu iecienītu retumu, ko viņi vēlēsies savām kolekcijām. Ir sevišķi tie, kas šodien nebūs pagūši šeit pie mums šajā pasākumā. Šajā pasākuma laikā šīs pastmarkas un pirmās dienas aploksnes iegādāties. Pastmarku un aploksnes dizaina autore ir māksliniece Lilija Dinere. Pieskarties tādiem ģēnijiem un sajust viņus nevis tā kā tālas ikonas, bet iejusties viņu domās, viņu mīlestībā. Tas bija ļoti interesants un aizraujošs piedzīvojums māksliniekam. Un es vēlējos, kad mēs pētījām, palīdzēja arī literatūras zinātnieks Jānis Zālīts, kad mēs pētījām materiālus, man radās ideja par to, ka viss skaistākais periods viņu dzīvē bija tieši viņu mīlestības pilnplaukums jaunībā. Un tad es meklēju tos materiālus, un caur visu dzīvi ir izvījusies arī viņu sarakste. Un iedziļinoties vēstulēs, iedziļinoties dzejoļos, saprotot viņus kā personības, pētot arhīvu materiālus, pētot fotogrāfijas, kas ir saglabājušās, es sapratu, ka es varu pieskarties, es varu uzdrošināties uzgleznot jaunus portretus. Šīs pastmarkas ir bāzētas uz materiāliem, uz fotografijām, bet gleznotas pa jaunu. Apkārt ir viņu sarakste bloka noformējumā, un aploksne ir veidota transformējot pastkarti, kas ir sūtīta no Šveices uz Latviju, viņu sarakste. Raņa un Aspazejas savstarpējā sarakste aptver 35 gadus abu dzejnieku radošajā mūžā. To veido 2499 vēstules latviešu, krievu un vācu valodā, 1154 Aspazejas vēstules Rainim un 1345 Raņa vēstules Aspazejai. Diez vai būtu saglabājušās šīs vēstules, ja jau tad būtu bijusi šī elektroniskā pasta saraksta, kāda ir šobrīd. Un tādēļ es domāju, ka patiešām ir ļoti svarīgi neaizmirst par tādu lietu kā vēstuļu rakstīšana ar roku, jo tas patiešām būs dokuments, ko iespējams kādreiz ar lielu prieku un bijību pārlasīs mūsu pēcteči. Tādēļ rakstiet, sūtiet un saņemiet vēstules. Es esmu pateicīga Latvijas pastam un īpaši filatēlijas departamenta vadītājam Edmundam Bebrišam par tādu, var teikt, attieksmi tik ļoti vērtējošu jaunu mākslas darbu radīšanai, jo Latvijas pasts neiet tādu vienkāršotu ceļu, vienkārši reproducēt kaut ko. Viņi vēlās, lai tiek radīts jauns mākslas darbs. Un lūk, tas ir ļoti vērtīgi. Katra Latvijas pasta pastmarka ir īpaša. Tā, piemēram, augusta beigās tika izdots bloks ar 12 markām Zodiaki zvaigznāji. Tā ir tāda nebijusi situācija, kad uz vienas pastmarku loksnes ir 12 dažādas markas, jo parasti katrā loksnē ir tikai viena marka.
Bet, lai neapdalītu mūsu klientus, kur visi grib, lai viņu horoskopa zīmē būtu veltīta pastmarka, mēs pieņemam lēmumu, ka mēs izdosim šogad visas 12 pastmarkas un visas 12 pastmarkas vienā loksnē. Kāpēc horoskopi? Horoskopi tā ir tāda jautra, izklēdējoša lieta, kas cilvēkiem patīk, un es ceru, ka arī mūsu klientiem noteikti patiks, un viņi ar lielāko prieku sāks sūtīt vēl vairāk vēstules, līmējot tieši šīs pastmarkas uz saviem sūtījumiem. Šo pastmarku autori ir ļoti laba mākslinieca, kas jau daudzus gadus sadarbojas Latvijas Postu, un tā ir Elita Viljama. Viņas pastmarkas vienmēr atšķiras no citām pastmarkām ar šo īpašo Viljamas kundzes stilu, kurā ir ļoti daudz dažādas sīkas detaļas. Un parasti tās arī ir ļoti krāsainas, krāšņas un cilvēkiem ļoti patīk. Latvijas Posta izdotās pastmarkas ir patiešām skaistas. Eiropas Publisko pastu organizāciju asociācijas Post Europe organizētajā ikgadējā pastmarku konkursā, meklējot skaistāko Eiropas pastmarku, kura šī gada pastmarku tēma bija senās rotaļlietas, Latvijas Posta izdotās pastmarkas ir ieguvušas 3. vietu, un vakar tika apbalvotas Post Europe pilnsapulcē Briselē. Bet nākamā pastmarka būs veltīta latviešu strēlnieku 100-gadei. Tā tiks izdota 25. oktobrī. Gaidīsim!